Stāst man, kad viņš to solīja izdarīt? Tā klausies vēlreiz. Vienas dienas vai pāris dienu laikā. Viņš pats ir ieinteresēts to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Es tā ceru, ka viņš to šovakar izdarīs. Cerams. Nu, ko tad par laimīgām beigām? Jā, zini, lai rasnējām smagas smiltis. Stefan. Viegls. Viegls. Dzirdi? Nu, ko? Negaidījāt? Necerējāt man vairs ieraudzīt dzīvu? Neboliet atštēls, es visu zinu. Zinu, kā jūs pasūtījāt manu slepkavību. Ko tu runā? Mēs vispār... Zinu, ko tu netēlo, tu esi sūdīgs aktieris. Pagaid, ko tu runā? Kāda slepkavība? Es runāju par spicu, kuram vajadzēja man notriekt ar mašīnu. Kādu spico? Kādu mašīnu? Nu, nav ko teikt, ja? Es visu zinu. Man vajadzētu tagad jūs te nošaut uz vietas, tikai negribās rokas smērēt. Bet neceriet, ka tiksiet sveikā cauri. Es sarīkošu jūs dzīvi tādu, ka lūksieties, lai es jūs nošauju. Starp citu, Stefan, es redzu, ka pēdējā laikā tev ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar Lauru. Bet tev nav vienalga, kas notiek ar Madaru, vai ne? Un kas notiek ar Madaru? Madariņa tagad guļ gultiņā. Un viņai lēnām pilīt pa pilītei vēnā tek inde. Nu, ko tu sataisījies, ko? Uz kurieni? Laid man garām. Ja? Jā. Tāpat nepaspēsi. Kamēr aizbrauks līdz klīnikai, tā Madariņa gulēs mūža miedziņā. Tu kretins! Nu, skrien, jā. Varbūt, ka paspēs. Laurīts, ko tad tu skries, ko? Tu pagaidi. Redzi? Viņam pilnīgi vienalga, kas ar tevi notiek. Atstāja divatā ar mani, un jau es tev nožmiekšu, nošaušu, ko? Labi, nebaidies. Man uz miekšņi šaušu. Tu esi jauna, skaista meitene. Varbūt, ka mēs varam kļūt par draugiem, ko? Laurīna, varbūt kaut kas vairāk par draugiem? Lūdzu, laid man. Ko? Laid man, lūdzu. Kā tev vakar gāja?